Daugavpils nodaļa un Daugavpils izglītības pārvalde izsludināja toņteikts ievirzes konkursu Lielās Tēvijas karš laika biedra acīm. Piesolot vērtīgas balvas, Latgales skolēni tiek musināti rakstīt esejas par vēsturi, Krievijas oficiālās vēstures izpratnes un ideoloģijas garā. Tas Latvijas avīzē. Mums šo jautājumu lieliski iespēja uzprasīt arī klātienē ministrei Koķē. Labrīt! 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 Jūs tiešām esat neizpratnē, un kā jūs domājat rīkoties? Nevis neizpratnē. Protams, ka katru mācību gadu sākot, domāju, katrai skolai ir uzdevums padomāt par tiem datumiem, kuri ir jāakcentē arī skolēnu audzināšanas un mācību darbā. Man ir prieks, ka jau vairākus gadus pēc kārtas notiek skolēnu radošo darbu konkursu. Arī šogad Izglītības ministrija kopā ar Satura centru, kopā ar 4. maija deklarācijas biedrību un Tautas fronts muzeju rīko radošo darbu konkursu Brīvība augstākā vērtība. Respektīvi, audzēkņi ir iesaistīti. Bet, protams, ka arī daudzas vēstniecības rīko savus pasākumus. Mums ir sadarbība ļoti laba ar Francijas vēstniecību, piemēram, arī ar Krievijas vēstniecību. Šai gadījumā konkursa organizēšana ļoti lokalizēta tikai Latgalē manī rada neizpratni, jo otrais pasaules karš un kara briesmas un cilvēku zaudējumu upuri bija visā Latvijas teritorijā, un es nevaru saprast, kā var rīkot konkursu tikai vienā Latvijas daļā, kas vai tā ir segregācija, vai tas ir kaut kāda īpaša izcelšana. Otrkārt, man nav pieļaujams tas, ka Latvijas teritorijā radošie darbi ir iesniedzami tikai un vienīgi krievu valodā. Un treškārt, protams, ka jāsaka, ka arī tā terminoloģija, kas ir lietota, tā nav īsti tomēr salāgota ar tiem mācību standartiem, mācību programmām, kas ir Latvijas valstī pieņemti. Tās ir tās galvenās pretenzijas. Nereaģē neviens. Redzat, es jau esmu šādas situācijas nav pirmo reizi, un es vēlreiz gribu atkārtot, ka Izglītības zinātnes ministrs nav cenzors demokrātiskā sabiedrībā. Demokrātiskā sabiedrībā tāpēc ir atbildība katram, kurš dara savu darbu. Tas ir gan skolotājs, gan izglītības pārvalde, kur iesaistās šajā projektā, kuriem ir jāskatās tematika un kopumā tad Valsts izglītības inspekcijai dots uzdevums izvērtēt izglītības pārvaldes iesaistīšanos. Izglītības pārvalde pati gan tā kā vismaz vārdos norobežojas, ka nav īsti iesaistījusies šai konkursā. Skatīsimies, kāda ir atsaucība, kādi ir rezultāti. Radošie darbi kā tādi jau nav slikti, ka skolēni labāk zina vēsturi, labāk saprot lietas, labāk izpēta savu tuvākās apkārtnes cilvēku dzīves gājumu. Tas jau kopumā nav slikti. Jautājums ir tikai, kāda ievirze un kāds nolūks tam ir.